Māmiņu kluba speciāla izlaidums Mājdzemdības Latvijā piedāvā autiņbiksītes jaundzimušajiem Huggies Elite Soft. Dzemdības gadsimtiem ilgi ir notikušas mājās. Latvijā tendence bērniņu laist pasaulē stacionārā iezīmējās tikai pēc Otrā pasaules kara. Savukārt padomju laikos dzemdību nodaļās bija jāievēro stingrs režīms, kuru saistīja ar sanitārajiem noteikumiem. To noteikti vēl spilgti atceras mūsu māmas un vecmāmiņas. Pirmo bērnu dzemdēju vēl tais laikos, kad bērni tika atņemti, tika atnesti, tur dažas reizes pabaroti. Tas viss tas vecais cietums, kad vīrs bērnu pirmo reizi ieraudzīja tajā 8. dienā, kad mums rakstīja ārā 8 dienas. Ja. Bērnu redz pāris reizes dienā, vispār neko nesaproti, nekā, un tad tu bērnu izsniedz kā tādu paciņu, un tad es atbrauc mājās, es viņu attinu, un es vairs nemācēju satīt atpakaļ. Laikam ejot, viss mainījās, un 90. gadu sākumā stacionāros pamazām sāka praktizēt ģimenes dzemdības. Bērniem pēc piedzimšanas ļāva būt kopā ar mammām, arī abi vecāki drīkstēja gan dzemdību laikā, gan pēc tam būt kopā. Tas bija ļoti nozīmīgs solis dzemdniecības attīstībā, pēc kura kā loģisks turpinājums bija tas, ka dzemdības atkal sāka pieņemt mājās. Mana personīga pirmā pieredze bija 95. gadā. Septembrī, tā kā meitenei, kuru es saņēmu mājās, jau ir 20 gadi. Šī pieredze man bija ļoti laba. Tā bija gan pirmā mājas dzemdību pieredze, gan pirmā ūdens dzemdību pieredze. Pēc gada Astrīda pieņēma otrās mājdzemdības savā praksē, par ko tika uzrakstīts raksts žurnālā, kas izsauca lielu rezonanci sabiedrībā. Tad šo ģimeni intervēju, un man arī likās labi, lai izstāsta, tagad vēl izlasīs visi, kam tas interesē, un viss sakārtosies, un izrādās nekā nebija. Tad tikai sākās tracis, un es sapratu, ka nav īstais brīdis, nav īstais laiks, tā kā atbalsta nebija, un vēl jau vairāk diezgan liela agresija gan no kolēģu puses, gan arī no citu cilvēku puses, un tad tas tā arī palika tā kā ne īsti neatklāti, ne slepeni, ne likumdošana kārtībā, ne arī nav, ne atļauts, ne aizliegts, tādā neskaidrībā. Kopš 2006. gada mājdzemdības Latvijā ir oficiāli atļautas, kā arī tika pieņemti noteikumi, kas regulē dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtību. Tad no tā brīža arī ir aprakstītas prasības, gan kāda speciālisti var pieņemt mājdzemdības, gan arī kādam ir jābūt šim aprīkojumam mājdzemdību laikā, un arī prasības, cik tālu ir jāatrodās šai konkrētai dzemdību norises vietai no ārstniecības iestādes, kuru gadījumā jārodas kāda sarežģījuma arī operatīvi var nogādāt gan māti, gan bērniņu. Neskatoties uz to, ka jau 10 gadus mājdzemdības oficiāli ir atļautas un ir ģimenes, kas izvēlas savus bērnus laist pasaulē mājās, sabiedrībā joprojām ir ļoti daudz aizspriedumu, un vecāki, kuri atbalsta šādu dzemdību pieredzi, nereti sastopas ar līdzcilvēku neizpratni, pat sašutumu. Mūsu vedēja māte, sanāk, viņa teica, tad, kad uzzināja, ka mēs tā kā briestam mājdzemdībām, viņa teica, nekādā gadījumā, slimnīcā, un kā tu ies slimnīcā, tu uzreiz prasi epidurālo anestēziju, uzreiz prasi, būs vieglāk. Runājot par aizspriedumiem, vienmēr, manuprāt, ir jāraugās, kas ir pamatā šiem aizspriedumiem. Un visbiežāk tie divi iemesli, kāpēc dažādi aizspriedumi pastāv, ir bailes un nezināšana. Un tieši tāpat, kā mēs varam runāt par, droši vien pastāv dažādi aizspriedumi arī par dzemdībām stacionārā. Tāpat droši vien ir arī dažādi pilsētas mīti, sauksim tos tā, par mājdzemdībām. Mana mamma, es viņai pateicu pāris nedēļas pirms tam, mēģinājām visādi izvairīties, un es jau arī tā sagaidīju, viņa bija absolūti mēma un teica, tu esi traka, un varēja just, ka viņa ļoti pārdzīvo par to, un teica, diplomātiski klusējumu vispār nekāda reakcija līdz šim nav pateicis ne par vienām dzemdībām. Par nākošajām mamma arī teica, jūs atkal to darīsiet mājās? Es saku, traki, ja jūs esat, bet jau ar tādu pieņemšanas attieksmi. Sabiedrības attieksme pamazām sāk mainīties mājdzemdību pieņemšanas virzienā.
Es pati tā kā neesmu gatava mājdzemdībām, bet man ļoti daudz draudzenes un paziņas to atzīst un ir izmēģinājušas un ir ļoti apmierināts. Ar pirmo es noteikti neizvēlētos mājdzemdības no drošības viedokļa, bet ar otro droši vien, kad jā, gadījumā, ja tas ir netālu no slimnīcas, piemēram, Rīgā, jo noteikti laukos aizbraukt līdz slimnīcai prasīt ļoti ilgu laiku. Tāpēc es noteikti padomātu divreiz. Par cik es dzīvoju tuvu Stradiņiem, tad es ar otro bērnu varētu arī apspriest to ideju, kad, ja vīrietis piekrīt, tad labprāt. Man māsai pašai ir bijušas mājdzemdības un ir ļoti labs atsauksmes un nav nekāda iebilduma. Tā mīlīgāk, mājīgāk, foršāk, siltāk liekas, ka mājās. Положительно, но если это первый раз, то я предпочла. Man ir pozitīva attieksme pret mājdzemdībām. Es pati pirmo bērnu vēlējos tomēr laist pasaulē slimnīcā. Meita piedzima Stradiņos, taču, ja sievietē ir pārliecība un ticība saviem spēkiem, tad es esmu tikai par. Es uzticos vairāk speciālistiem ar iekārtām un aprīkojumu aprīkotās slimnīcās vai teiksim, dzemdību iestādēs. Tāpēc es pati droši vien neuzdrošinātos dzemdēt mājās. Vieniem ir drošāk slimnīcā, citiem nepatīk stacionāra atmosfēra. Viedokļi ir dažādi, taču galvenais paturēt prātā, ka dzemdību vietas izvēle ir katras ģimenes pārziņā. Turklāt šī izvēle ir privāta, pat intīma, un nevienam nav tiesības to nosodīt. Man liekas, ka šis lēmums netika pieņemts ar prātu, bet ar sirdi. Vienkārši vienā brīdī pārņem tāda sajūta, ka tas ir vispareizākais iespējamais risinājums mūsu situācijā. Un ja šī sajūta pārņem, tad es novēlu tai ļauties, jo ne visu dzīvē var izprātot ar prātu. Un draugi un draudzenes ļoti bieži izskan vārds, tu gan esi drosmīga. Apbrīns. Jā. Ko es nevaru līdz galam saprast, jo man liekas, savā veidā tie cilvēki, kas brauc uz dzemdībām, ir drosmīgi arī. Drosme, atbildība un sagatavotība ir nepieciešamas jebkurās dzemdībās, taču par drosmīgām visbiežāk dēvē māmiņas, kuras izvēlas mājdzemdības, un nereti tikai tāpēc, ka pastāv viedoklis, ka mājdzemdības ir daudz bīstamākas par dzemdībām stacionārā, taču izrādās, mājdzemdību riski ir tieši tādi paši, kā dzemdībās stacionārā. To pierāda statistika. Mājdzemdībās 97% gadījumu, kas ir pievērsiet uzmanību ārkārtīgi augsts rādītājs, dzemdības noris veiksmīgi, bez vērā ņemamiem sarežģījumiem. Tātad 9,7 no 10, ja mēs nopaļojam, tas ir 10 no 10 veiksmīgiem gadījumiem. Ja? Arī Veselības inspekcija oficiāli atbildē māmiņu klubam apstiprināja, ka iesniegumu skaits par mājdzemdību nelabvēlīgu iznākumu ir ļoti mazs, un tam nav tendences pieaugt. 2014. gadā nav saņemts neviens iesniegums, savukārt 2015. gadā saņemts viens, kurš šobrīd tiek izvērtēts. Ar šiem cipariem jeb statistiku mums nav nodoma idealizēt mājdzemdības vai tās propagandēt. Daudz svarīgāk ir novērst nepamatotus aizspriedumus, kas vairāk saistās ar neplānotām mājdzemdībām, taču arī plānotās mājdzemdībās nevienmēr viss notiek pēc plāna. Es pati esmu vedusi savā mašīnā dzemdētāju un viņas vīrs uz slimnīcu tādā situācijā, ka es jūtu, ka nav īsti dzemdētājas līdzdalība. Un es apzinos, ka es ar to visu netieku galā. Pasaku, kā ir. Un tamdēļ arī slimnīca ir vajadzīga. Stacionārs ir tā vieta, kur mēs sastopamies ar tām mājdzemdību situācijām, kad sievieti vai tieši dēļ bērniņa, ja, varbūt dēļ sievietes 100% ne, ir tomēr jāpārved uz stacionāru. Un ir prasība, kad ir 30 minūšu laikā ārstniecības iestādē, kur var nodrošināt jau dzemdību pabeigšanu, ir jāatrodas 30 minūšu brauciena attālumā. Taču neskatoties uz visiem aizspriedumiem un mītiem, to māmiņu skaits, kuras izvēlas dzemdēt mājās, ar katru gadu tikai palielinās. 2009. gadā mājās piedzima 141 bērniņš, pēc 2 gadiem jau 176, un 2014. gadā gandrīz 300 bērniņi pasaulē nāca savās mājās. Kā mēs redzam, 10 gadu laikā mājdzemdību skaits ir trīskāršojies, tāpēc ir ļoti būtiski uzzināt, kādi ir tie galvenie iemesli, kuru dēļ sievietes izvēlas šo dzemdību veidu. Apmēram nedēļu atpakaļ man draudzene dzemdēja arī mājās bērniņu, un viņa man prasīja, kaut dažus mēnešus atpakaļ, viņa man prasīja, vai es iesaku vai nē. Un es visiem, kas man prasa, es saku, es neko neiesaku, bet es varu izstāstīt, kā es jutos un kā es sajūtu savu ieguvumu.
Bet tajā brīdī, kad es savā mājā uz sava dīvāna pēc dzemdībām pupoju savu pat dzimušo meitiņu, un tajā brīdī, kad es aptvēru, ka es esmu mājās, ka te ir mana krūzīte, un tur ir manas zeķītes, un te ir mana vannas istaba, un te ir mans vīrs, un te ir mani visi bērni pārējie, tad tajā brīdī tā sajūta bija tāda tuvu šokam, ka tu te esi jau tai savā vidē, ka tev tagad nav jāgaida tur tās dienas, ka tu tiksi mājās pie tiem savējiem. Tu jau esi te pašā drošākajā vietā, savās mājās. Māra piedzīvoja mājdzemdības ar savu 5. bērnu, meitiņu Rūtu. Viņas vecākā meita Rasa nolēma savu mazuli laist pasaulē mājās. Turklāt tās bija viņas pirmās dzemdības. Mamma tad teica, varbūt tu gribi mājās. Tu gribi mājās dzemdēt. Kā es saprastu mājās dzemdēt? Pirmais bērns vispār neko nezina, nekā tas notiek, neko. Un viņi man piedāvā kaut ko tādu. Es biju šokā. Nē, ko tu iedomājies? Glīgi traka vai? Nē. Beigās jau tā doma, kas tad patiešām reāli? Labi. Aizēj parunājies. Pēc sarunas ar vecmāti Rasa nolēma, ka viņas bērniņš nāks pasaulē viņas dzīves vietā. Nebija tā panika, ko es labi zinu, ka, ja es slimnīcā būtu, es tur ieietu, man kājas sastingtu, un viss, nekas nenotiktu. Es vienkārši stāvētu un neko, man būtu panika, man no slimnīcām vienkārši, tā nekā, nepatīk. Var teikt, ka tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es gribēju mājdzemdības drīzāk, ka tieši no slimnīcām man tā kā vairāk baila. Bet bija labs pasākums, ne? Jā. Un vēl piebilstot, šī ir tā istaba, kur mums mazā ir pieteicās. Jā, kaut ko šeit. Būsim atklāti. Daudzi no mums domā, ka cilvēki, kas izvēlas mājdzemdības, ir specifiski. Iespējams saistīti ar garīgiem meklējumiem savā dzīvē, vai arī dzīvo kaut kur dziļi laukos. Taču izrādās, ka tās ir tādas pašas mammas kā mēs, kurām ir parastas ģimenes. Tika veikts pētījums, lai noteiktu, kas īsti izvēlas mājdzemdības, un lūk, kādi izrādījās pētījuma rezultāti. Mājdzemdības izvēlas sievietes, kuras vidēji ir 29 gadus vecas, viņas dzemdē 1. vai 2. bērnu, dzīvo Rīgā, strādā algotu darbu, ir ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību. Sievietes pašas vai kopā ar vīru pelna virs sabiedrības vidējā ienākuma līmeņa, ir labi sagatavotas dzemdībām, ir ar dabisku pasaules skatījumu un vēlmi pārvaldīt savu dzemdību norisi, kā arī vēlas piedzīvot dzemdības bez medicīniskas iejaukšanās. Ilgstoši zīda savu bērniņu, turklāt ir apmierinātas ar piedzīvotajām mājdzemdībām un labprāt šo pieredzi atkārtotu. Man pašai bija tāds iespējas radies, ka mājdzemdības ir priekš tādiem īpašiem cilvēkiem, vai nu ļoti, ļoti dziļi folklorā iegājušiem, vai kaut kādā garīgā pasaulē, dziļos laukos varbūt arī, kur vienkārši ir tādi apstākļi varbūt tā. Un arī, protams, tas ir tikai turīgu cilvēku kaut kāds tāds iespējas. Un man bija šādi visādi aizspriedumi. Man likās, ka tas ir kaut kas tik jocīgs, ka tas nav priekš manis. Bet tad, kad es to saskāros tādā realistiskā veidā, kur mums stāsta par iegurņu kauliem, par visām fāzēm, par procesiem, kas notiek un kā ar viņām tik galā, tad tas viss likās ļoti dabiski. Man vienīgā baža bija, ka tik man nenotiek kaut kas, ko es nevaru kontrolēt, lai mums pēkšņi nebūtu jābrauc uz slimnīcu. Lai gan stacionārā nevienam nav mērķis speciāli iejaukties dzemdību procesā, tomēr statistika atklāja, ka mājdzemdībās tas notiek daudz retāk, kā arī dzemdību un pēcdzemdību komplikāciju ir mazāk un dzemdību iznākums ir labvēlīgāks. Neskatoties uz to, ka mājdzemdību rādītāji ir pozitīvi, diemžēl mūsu valsts pagaidām nav gatava apmaksāt šo dzemdību veidu. Atbilstoši tiesības sarga atzinumam 13. gadā tas, ka mājdzemdības joprojām netiek apmaksātas no valsts līdzekļiem, faktiski pārkāpja satversmi, kas ir mūsu pamatlikums. Jo šis tiesiskais regulējums mūsu valstī faktiski paredz, ka ikviena grūtniece ir tiesīga saņemt dzemdību aprūpi bez maksas. Taču kaut kur ierēģņu gaiteņos šī dzemdību aprūpe vienā brīdī ir sašaurināta, runājot tikai par dzemdībām stacionārā un atstājot faktiski to grupu, kas izvēlās saņemt citu dzemdību pieredzi un pakalpojumu ārpus šī apmaksājumā klāsta.
Par šo jautājumu vēl joprojām notiek daudz diskusiju, un cerams, drīz valsts pieņems lēmumu, kas nepārkāps nevienas māmiņas tiesības. Taču neskatoties uz visiem šķēršļiem, ir ģimenes, kuras izvēlas bērniņa piedzimšanu mājās. Pēc brīža iepazīsimies ar māmiņu Margaritu, un kopā ar viņu piedzīvosim neaizmirstamus mirkļus, mazulīša nākšanu pasaulē mājās. Taču tas viss pēc brīža. Kā tev tur klājas, meitiņ? Zini, pasaule šeit ir nedaudz citādāka. Visticamāk, ka tu raudās. Bet nesatraucies. Es būšu tev līdzās. Viņu pirmais apskāviens vienmēr būs tavs. Parūpējies, lai arī nākamie būtu tikpat maigi. Huggies autiņbiksītes jaundzimušajiem ir izgatavotas no īpaši mīksta materiāla, kas aizsargā mazuļa ādu un uzsūc šķidro vēdera izeju dažu sekundžu laikā. Es par tevi rūpēšos. Es apsolu. Huggies Elite Soft. Maigas kā mammas apskāviens. Māmiņa kluba speciāla izlaidums. Mājdzemdības Latvijā piedāvā autiņbiksītes jaundzimušajiem. Huggies Elite Soft. Šoreiz māmiņu kluba speciāla izlaidumā runājam par mājdzemdībām. Pienācis laiks iepazīties ar māmiņu, pateicoties kurai mums būs iespēja ielūkoties tajā, kā norit mājdzemdības. Margarita gaida savu 4. bērniņu, taču viņai jau ir mājdzemdību pieredze, jo viņas 2. bērniņš, meita Īrisa, piedzima mājās. Tas bija plānotas mājdzemdības. Mums viss patīka, it kā viss bija kārtībā, tāds mierīgums un viss bija forši. Tagad atkal es gaidu bērnu, jau 4. reizi, un plānojam tomēr dzemdēt mājās. Māmiņa Margarita zina, ko nozīmē laist bērniņu pasaulē stacionārā, kā arī viņa ir piedzīvojusi mājdzemdības. Interesanti uzzināt, kāpēc šajā reizē viņas izvēle bija par labu mājdzemdībām. Man nav tāda fanatisma, ka tikai mājās, un viss. Nē, ja radas kaut kādas problēmas, es viegli došos dzemdību namā. Bet it kā man viss ir normāli, vesela sieviete, viss kārtībā. Un, jūs zināt, vienkārši mājās ir ērtāk, labāk, mierīgāk. Katrai no mums ir savs priekšstats par drošību un mieru. Kāda no mums jūtas drošāk, ja zina, ka dzemdībās līdzās būs dzemdību stacionāra medicīnas personāls. Kādai ir nepieciešama sava ierastā vide. Taču, lai kā arī būtu, mājdzemdības drīkst pieņemt tikai certificētas mājdzemdību vecmātes, un Latvijā šobrīd tādas ir 7. Ieteicam savu mājdzemdību vecmāti izvēlēties laikus, jo pastāv iespēja, ka izvēlētā vecmāte var būt arī aizņemta. Tāpat ir arī svarīgi mājdzemdību vecmāti satikt vairākas reizes, lai iepazītos un varētu nesteidzīgi izrunāt visus jautājumus, kas saistīti ar topošās māmiņas veselību un arī apspriestu dzemdību emocionālo pusi. Nu ko? Tātad gaidīsim 4. bērniņu, brālīti, un tagad es rakstīšu dzemdību plānu. Dzemdību plāna sastādīšana ir uzdevums, kuru vēlams paveikt ikvienai topošajai māmiņai, jo tas palīdz sagatavoties dzemdībām emocionāli, sajūtot savas vēlmes. Protams, jāapzinās, ka šim plānam nav 100% jāīstenojas. Tas drīzāk iezīmē to, kā mēs iztēlojamies savu dzemdību norisi, uz ko paļaujamies un ko vēlamies piedzīvot, un vecmātei ir būtiski to zināt. Es ļoti gaidu mazo brālīti. Visa ģimene un arī mēs ar nepacietību gaidām mazulīša piedzimšanu. Un lūk, tas brīdis ir klāt. Šeit noteikti ir būtiski pieminēt, ka savai mājdzemdību vecmātei ir jāzvana ļoti laicīgi, ko Margarita darīja, sajūtot pirmās kontrakcijas. Viss kārtībā, ja? Jā. Labi, tad tik turpinām elpot, braucu. Viens no aizspriedumiem par mājdzemdībām ir tas, ka tajās netiek nodrošināts pietiekams medicīniskais aprīkojums un palīdzība, taču tas tā nebūtu nav, jo likumā ir noteiktas stingras prasības gan vecmāšu izglītībai, gan arī tehniskajam aprīkojumam. Kā mēs redzam, Astrīda, dodoties uz mājdzemdībām, līdziņem daudz koferus un somas, kurās ir viss nepieciešamais. Galvenais ir telefons, pats galvenais šitā.
Nepaiet stunda, un vecmāte Astrīda ir klāta. Māmiņa Margarita viņu ļoti gaida, jo ir sajūta, ka mazulītis šo pasauli ieraudzīs jau pavisam drīz. Māmiņa Margarita zināja, ka vēlēsies bērniņu laist pasaulē ūdenī, tāpēc vecmātei Astrīdai līdzi ir speciāls piepūšamais baseins, kurā māmiņa ērti var mainīt dzemdību pozas. Mēs kāpsim tūlīt ūdenī. Drīz būs pilns atvērums, tāpēc varam kāpt ūdenī. Ja. Tomēr māmiņa Margarita priekšroku deva savai vannai. Pēc apskates vecmāte secināja, ka māmiņas dzemdes kakla atvērums jau ir 9 centimetri. Tas nozīmē, laiks kāpt ūdenī, jo mazulītis patiesi tūlīt būs klāt. Mēs visi labi zinām, ka dzemdības ir sāpīgs process, taču mājdzemdībās netiek izmantoti mākslīgi atsāpināšanas līdzekļi. Vecmātes un dūles ir zinošas dažādu dabisku metožu pielietojumā. Tāpat nevaram noliegt, ka dzemdības ir veids, kā mēs iepazīstam savu ķermeni. To, kas ir sāpes, mācāmies tās pieņemt un gūstam pieredzi. Можно поменять, если так, можно на коленках. Мне просто... Или не хочется менять теперь ничего? Ничего не хочется менять. Ой, боже мой. Даже не там. Еще. Покакай. My love, I've been without you too long. Un tā, mierīgi, bez steigas savās mājās pasaulē ieradās mazulītis. Kad bērniņš bija ieradies, ar viņu nāca apsveicināties tētis un arī vecākais brālītis. Taču māmiņai Margaritai vēl priekšā placentas piedzimšana, kas pēc dzemdībām vairs nešķiet nekas grūts. Kad tas ir noticis, jaunajam tētim tiek dot iespēja pārgriezt nabas saiti. Tāpat mazulīša tētim ir iespēja pirmo reizi bērniņu paņemt klēpī un samīļot, kamēr māmiņa ērti iekārtojas ģimenes guļamistabā. Visas dzemdību fāzes un pēcdzemdību aprūpe mājdzemdībās norit tieši tāpat kā stacionārā, ar vienu atšķirību – mēs esam savās mājās. Tāpat bērniņš drīz vien tiek pielikts pie māmiņas krūts, un mazajam brašulim tas nemaz nesagādā grūtības, jo māmiņa Margarita ir ne tikai pieredzējusi daudzbērnu mamma, viņa ir arī zīdīšanas konsultante. Viņš tik skaisti ir Ļoti skaisti, jā. Ļoti centīgs tieši. Un tik nopietns. Par augstundēšanas. Daudzām no mums, kam nav ne mazākās nojausmas par to, kas notiek mājdzemdībās, varētu būt bažas, kas notiek tālāk, kad bērniņš ir piedzimis. Tālāk viss ir tieši tāpat kā stacionārā. Vecmātei līdzi ir svari, lai varētu uzzināt, cik smags ir mazulītis. 3,660. Tāpat tiek mērīts bēbīša garums un galviņas apkārtmērs. Kad visi svarīgie mēri pierakstīti, laiks pirmajām autiņbiksītēm un drēbītēm. Lai gan bērniņa veselības pārbaude ar to nebūtu nav beigusies. Un vēl jāpiebilst, ka ir pēc dzemdībām 24 stundu laikā nāk neonatologs arī pirmo bērniņa apskati veids. Arī tikšanās ar vecmāti turpinās, jo vecmāte ierodas pie ģimenes pēcdzemdību vizītēs vēl vairākas reizes, kad tiek apskatīta gan māmiņa, gan mazulis.
Šīs bija tādas, ar skatu no malas, es teiktu, ļoti vieglas, nestraujas, ne lēnas, ļoti harmoniskas, mierīgas dzemdības. Lai katrai no mums, kura gaida savu bērniņa piedzimšanu, izdodas pēc iespējas vieglāk un harmoniskāk piedzīvot šo skaisto un neaizmirstamo mirkli. Un nav būtiski, vai tas notiks mājās vai dzemdību stacionārā. Galvenais, ka tas notiks, un mēs to patiesi vēlamies. Mūsu stāsta mērķis nav pārliecināt topošās māmiņas izvēlēties mājdzemdības. Mēs vēlamies, lai mums visiem ir iespēja uzzināt patiesi objektīvu informāciju par šo dzemdību veidu, atbrīvoties no mītiem un kļūt iecietīgākām, arī saprotošākām vienai pret otru. Kā tev tur klājas, meitiņ? Zini, pasaule šeit ir nedaudz citādāka. Visticamāk, ka tu raudās. Bet nesatraucies. Es būšu tev līdzās. Viņu pirmais apskāviens vienmēr būs tavs. Parūpējies, lai arī nākamie būtu tikpat maigi. Huggies autiņbiksītes jaundzimušajiem ir izgatavotas no īpaši mīksta materiāla, kas aizsargā mazuļa ādu un uzsūc šķidro vēdera izeju dažu sekundžu laikā. Es par tevi rūpēšos. Es apsolu. Huggies Elite Soft. Maigas kā mammas apskāviens.